Līgumu par jaunu autobusu iegādu uzņēmums VTO Valmija parakstīja pērnā gada septembrī. Pirmos 4 Cetras markas autobusu uzņēmums saņēma jau janvārī, bet martā reisos izbrauca atlikušie 6 Iveco markas transporta līdzekļi. Martā viņi tika piegādāti un pamazām laist apgrozībā, nu jau visi 10 ir apritē. Tas nav tikai Valmieras parkā, ir arī Rujienā, Valkā un Smiltenē. Visi autobusi ir ražoti pēc VTO Valmiera pasūtījuma. Tie ir aprīkoti ar pulti vadāmu pacēlāju, kas paredzēts, lai autobusā ērti varētu iekļūt arī cilvēki ratiņkrēslos. Viens no jaunā autobusu šoferiem atzīst, ka arī pasažieri jau novērtējuši jaunos autobusus. Autobusam pagaidām ir garantija 5 gadi un visu to, ko prasa, mēs visu ievērojam. Jābūt ieslēgtam sīrokam un visu laiku klimatai automatiska režīma un motoram jābūt atbilstošai temperatūrai, lai strādātu tas Eiro 6. Ja? No tā. Mums speciāli kursi bija, speciāli bija cilvēks no Čehijas ar tulkotāju, visu mums izstāstīja, visu. Lai iegādātie autobusi labi ripotu un ilgi kalpotu, par to svētību parūpējās Valmieras muzeja tradīcija kopa griezes. Īpašā rituālā Zilā kalna nogāzē klātesot arī uzņēmumu kapitāla daļu turētājiem, griezes ar dziesmām un īpašu ūdeni veica autobusu iesvētīšanu. Gandarīti par vērtīgo pirkumu un uzņēmumu VTO Valmiera attīstību ir arī pašvaldību vadītāji. Rujienas novadomes priekšsēdētājs Guntis Glatkins uzsver, ar katru gadu uzņēmums sniegto pakalpojumu kvalitāte aug. Transporta uzņēmums ir arī darbvietu devējs Rujienā, jo ir gan autobusu vadītāji, ir savs autoparks, kur šie autobusi arī nakšņo, tiek tīrīti, uzkopti un arī autos, kas attiecīgi arī ir vieta, kur uzgaidīt šo transporta līdzekli, pavadīt zinām laiku un, protams, nokļūt, kur attiecīgi ir iecerējis katrs no šiem gan ciemiņiem, gan vietējiem iedzīvotājiem. Viens no uzņēmuma VTO Valmiera mērķiem ir arī turpmāk rūpēties par autoparku atjaunošanu. To nosaka arī pasažieru pārvadājuma likums. Pamazām tiek nomainīti arī autobusi, kas kursē Valmieras pilsētas maršrutos. Vēl ir plānā 2 pilsētas autobusi šogad, un katrā ziņā tas vājākais šobrīd posms ir lauka autobusi. Ņemot vērā arī tos ceļa apstākļus, pa kādiem viņi strādā, tā tehnika nokalpojas. Un mums arī tur tādi vecāki autobusi projām tiek nodarbināti. Un, protams, tādi starppilsētu autobusi ir radīti tādiem labākiem ceļiem un laukiem atkal drusku citu nosacījumu. Jāpiemina, ka šis gads VTO Valmiera ir īpašs, jo rudenī uzņēmums atzīmēs 70 gadu jubileju.